Visi klātesošie. 31. oktobrs Tukuma novadam pienāca ar tādu jauku un patīkamu ziņu. UNESCO radošo pilsētu šajā konkursā mēs esam izvēlēti kā literatūras pilsētu. Man liekas, tas tāds varbūt pat nebijis sasniegums pat Latvijas mērogā. Mēs esam pirmā pilsēta no Latvijas pilsētām, kas šādu statusu esam ieguvuši, un varbūt paši zemapziņā vēl tā īsti nezinām, ko tas īsti nozīmē un cik tas ir svarīgi, bet ir ieguldīts gan liels darbs, mērķis mums tāds bija jau pagājuši gadu, un veiksmīgi tas šogad ir piepildījies un realizējies. Un tālāk došu vārdu kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai pasaka, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, un tad tālāk arī visiem pārējiem. Jā, paldies. Cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, droši vien vislabāk zinat jūs paši. Protams, jo UNESCO izkārtne jau ir tikai, varētu teikt, rozīnīta uz tortes, bet jūs esat tās tortes radītāji un jūs paši zināt, cik viņi ir garšīgi un svarīgi jums pašiem. Un šī ārējā atzinība, protams, ir tāda papildus pievienotā vērtība. Bet, jā, katrā ziņā kultūras ministrija vēlās pievienoties apsveikumiem Tukuma pašvaldībā, jo tiešām Tukums ir pirmā pilsēta, kas ir ieguvusi UNESCO radošās pilsētas statusu. Mēs pilnīgi noteikti ceram, ka ne pēdējā. Mums ir nedaudz žēl, ka šobrīd tikai vienīgā, jo mēs zinām, ka šogad šo statusu pretendēja 2 pilsētas, bet tika izvēlēts Tukums. Katrā ziņā mēs noteikti ceram, ka nākotnē šim statusam pievienosies vēl citas Latvijas pilsētas iestrādnes ir, bet katrā ziņā lepnums un prieks par to, ka arī Latvija beidzot ir UNESCO radošo pilsētu kartes iezīmēta, ir liels un droši vien zīmīgi tas, ka tieši literatūras jomā ir iegūts šis gods, jo, kā zināms, radošās pilsētas status ir iespējams iegūt dažādās jomās. Tātad mēs zinām, Tallina, piemēram, ir mūzikas pilsēta, ir Daugavpils pretendēja uz dizaina pilsētas statusu, bet man liekas zīmīgi, ka mēs sākam tieši ar literatūru, jo literatūra pēc būtības ir tāda katrai nācijai visraksturojošākā, visnacionālākā kultūras izpausme, jo muzika ir visnotaļ starptautiska kultūras valoda, savukārt literatūra vienmēr atspoguļo jebkuras tautas, jebkuras nācijas, jebkuras valsts dvēseli, domāšanas veidu, valodu, kas ir vienlīdz svarīga, kā nekā mums Satversmes preambulā ir ierakstīts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai saglabātu Latvijas kultūru un Latvijas valodu, un tieši valoda ir tas, tieši literatūra ir tas, kā valoda tiek iemiesota, attīstīta, nesta tālāk nākamajām paaudzēm. Mēs pēc 2 gadiem svinēsim 500 gadus pirmajai latviešu iespiestajai grāmatai, tāpēc man šķiet šī sakritība laikā un telpā, ka tā ir tieši literatūra, kas šobrīd ir iezīmējusi Latviju uz UNESCO kultūras pilsētu, radošo pilsētu kartes, ka tā ir tieši literatūra. Tāpēc sveicam Tukumu, un jūs paši noteikti vislabāk zināt, ka tās nav beigas, tas ir tikai ceļa sākums, un mēs vēlam jums visu to labāko šo ceļu ejot. Paldies jums! Jā, vārds arī UNESCO pārstāvniecībai. Jā, ļaujiet man arī tik tiešām apsveikt Latviju un pasauli ar to, ka tagad uz Tukumu mēs brauksim pēc literatūras un tikai pēc tam pēc smukuma. Tik tiešām šis ir īpašs gadījums. Tukums ir kļuvis par radošo pilsētu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Tukums ir pievienojies jau esošam tīklojumam. Aptuveni 350 pilsētas visā pasaulē, šīs radošās pilsētas, aptuveni no 100 valstīm. Un, ja būtu jādomā par tādu tīkla devīzi, tad tīkla devīze varētu būt kopā drošāk un precīzāk. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kopā šīs tīkla pilsētas spēja precīzāk parādīt, cik liela ir kultūras nozīme pie tik nopietniem aspektiem kā vide, kā cilvēku labbūtība, kā sociālā kohēzija, kā bezdarbs.
kā jauniešu nodarbinātība. Proti, katra pilsēta, kļūstot par šī tīkla dalībnieku, apliecina to, ka viņam ne tikai vārdos, bet arī darbos, vispirmkārtām jau arī visā pašvaldības īstenotajā politikā, turēs augstu kultūras karogu un skatīsies un ar savām iniciatīvām un kopīgi īstenotajiem projektiem ar citām pilsētām apliecinās, kādā veidā un cik radoši, tādēļ jau arī šīs radošās pilsētas, un cik radoši mēs spējam skatīties, piemēram, uz literatūru kā ceļu uz tādu sabiedrības attīstību. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums. Jāsaka, ko tas dod atrašanās šajā pilsētu tīklā, tas viennozīmīgi iedod šo te, kā es teicu, tīkla sajūtu, jo tie ir kopīgi projekti, tās ir kopīgas iniciatīvas. Tā, protams, ir arī atpazīstamība, nevelti uz tukuma pēc literatūras un smukuma, bet jebkurā gadījumā tas arī ir liels pienākums un atbildība, un līdz ar to ļaujiet jums arī UNESCO Nacionālās komisijas vārdā pateikties Tukuma pašvaldībai par to, ka mēdz varbūt teikt, jā, bet varbūt, ka mēs visi tādi, protams, neizslēdzu tīkls, tāpēc ir tīkls, ka šeit mēs nerunājam par to, ka kāds ir unikālāks par otru, tieši savādāk. Šis te ir sadarbībai atvērts tīkls, un šī ir tā reize, ka Tukuma pašvaldība ļoti spēcīgi un pārliecinoši ir nodemonstrējusi, ka kultūra, un jo īpaši literatūra, ir viņa ceļš ilgspējīgai attīstībai. Un par to paldies. 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 Tad došu vārdu Gunai Rozai, jo Guna ir tas kurbulis un tas cilvēks, kas īstenībā mūs uzdrošināja šādu soli, un arī, lai šo projektu mēs uzrakstītu un pieteiktu, izveidotu, kad Guna ir idejas autore, un mēs esam tikai palīgi. Lūdzu, Guna. Es idejas autore gluži neesmu, bet pie tā mēs nonāksim, bet vakar, tā kā es pati arī esmu literāts, vakar mēs ar Tukuma literātu apvienības biedriem runājām par to, kāds iespējams, jo literārajā vidē tagad ir tāda diezgan liela šūmēšanās, kāpēc Tukums, kas tad tur tai Tukumā. Un kāds izteica domu, ka atcerieties fabulu par zaķu un bruņurupuci. Atceraties taču visi fabulu par zaķu un bruņurupuci. Kā bruņurupucis nokļuva finišā pirmais. Tad Tukums ir šis bruņurupucis, jo Tukums rāpo uz šo finišu ir rāpojis jau 400 gadus. 400 gadus. Jo pirms 400 gadiem tieši Tukumā radās latviešu oriģināla literatūra. Pirmie latviešu oriģināla literatūras teksti, ar ko mēs ārkārtīgi lepojamies, tas bija Kristofers Fīrekers, kas uzrakstīja pirmās dzejas rindas latviešu valodā, jo grāmata bija izdota nelatviešu valodā, ministrijas pieminētā. Un mums ir visvairāk literatūras klasiķu nekā jebkurā citā Latvijas novadā. Pie mums ir dzimis barons. Pie mums ir dzimis, visu mūžu dzīvojis un miris pasaku tēvs Puškaitis. Tātad Tukums ir Kurbada novads. Mums ir Mīlenbachs, Kandavā ir nosaukt skolu viņa vārdā. Mums ir Ernests Birznieks Upītis, Harijs Gulbis, tukumnieks, kurš tikai dzīves nogalē pārvācās uz Siguldu. Zīmīgi. Jānis Baltvilks, kura vārdā ir nosaukta bērnu literatūras balva. Ziedonis galā ir Tukumā mācījies skolā, Tukumam veltījis dzejoļus. Ziedonis ir mūsējies. Māra Zālīte. Tas ir, es nevaru atļauties skaitīt visus, tas ir tikai mazs sākums. Tāpat mūsdienu rakstnieki, mūsdienu autori visvairāk ir tieši Tukumā. Vai nu jūs to zinat vai nezinat, bet tas ir fakts. Un 7 no viņiem ir Latvijas Rakstnieku savienības biedri. Un starp tiem, kas tagad raksta, viņu grāmatas izdod Latvijas vadošās izdevniecības. Tie nav kaut kādi pašizdevēji. Tie ir ļoti zīmīgi un kolosāli rakstnieki. Varbūt esat dzirdējuši Gvido Dragas vārdu, kas pagājušajā gadā bija viens no tiem, kas ieguva vienu no krasta balvas, krasta ļaudis balvām.
Jaunā zvaigzne Guntis Tālers, mums ir Iveta Šimkus, mums ir tāpat Māra Zālīte, jau pilnīgi tukumniece un tā tālāk. Ja jums būs laiks, varat pāriet pāri ielai, tur ir biblioteka, tur ir izveidots speciāli plaukts tikai ar tukuma autoru darbiem. Mums ir Lokomotīva, mūsu bāze vēl ir Literāta apvienība, kas strādā 60 gadus, tieši šogad maijā mēs atzīmējam 60 gadus, tātad tukuma literatūrai šis ir ļoti, ļoti īpašs gads. Pirms 60 gadiem apvienību dibināja dzejnieks Pēters Jurciņš, un vienmēr tajā ir bijušas kaut kādas lokomotīvas vai kaut kāda garaiņa, kas veicina vārīšanos, kas to velk, un mēs esam vienīgā literārā apvienība Latvijā, kas nav pārtraukusi savu darbību šajos gados nevienā laikā, pat juku laikos 90. kad izbeidzās daudzas vietējās literāra apvienības. Mums ir, ko vēl varbūt, par ko nevajadzētu brīnīties, kāpēc UNESCO mūs pamanīja. Mēs esam vienīgā pilsēta Latvijā, kam ir savs stends Latvijas grāmatu izstādē kopš 2016. gada. Mēs esam vienīgā pilsēta Latvijā, kam ir pašiem savs prozas konkurss, tukuma prozas fermentācija saucas, un šogad pirmo reizi mūsu laureāts dosies uz lielajiem prozas lasījumiem. To mēs zinājām jau pirms mēs nezinājām vēl šos te rezultātus. Mums ir milzīgs starptautisks projekts Sirds uz perona dzejas dienu laikā, kur piedalījās šogad 21 valsts visā pasaulē, visos kontinentos. Mums ir ko teikt, un īstenībā rakstot projektu, mums nevis bija jādomā, ko gan teikt, bet gluži otrādi. Mūsu lielākais uzdevums bija dzēst, īstināt, ko mēs neteiksim. Un beigās šajā grāmatā, kas ir izdota 19. gadā, 2019. Kungs Tukums, ir apkopota tukuma literatūras 400 gadu vēsture. Ja jūs pāršķirstīsiet un izlasīsiet šo grāmatu, tad vairs nebūs jautājumu, kāpēc tukums. Un redzat, zīmīgs vāks jau tāda saplaisājusi zeme, kur nekā nav, un ir tā kā sprautas laukā viens mazs garās pupas asniņš. Un tai 19. gadā mēs, protams, nevarējām iedomāties, ka tā asniņš būs jau šeit un pār grāmatas vākiem. Un mazliet par ceļu uz UNESCO. Tātad es nebiju pirmā idejas autore. 17. gadā vai pat 16. pašvaldība bija sadarbojās ar kompānijas SIA Baltu konsults, kur uzdevums bija pētīt kultūras dzīvi, novada kultūras dzīvi, tā kā ar skatu no malas un izvērtēt, kuras ir stiprās puses mūsu kultūras jomā, un uz kurām vajadzētu virzīt attīstību un tā tālāk. Un pēc apmēram gadu vai pat vairāk ilgas pētniecības darba bija prezentācija, kurā šī te kompānija paziņoja, ka novada spēcīgākā nozara kultūrā ir literatūra. Es biju tur klāt, un tajā brīdī bija tiešām, tas ir pateikts, tiešām kāds to pateica. Jā, un tad viņa teica arī publiski, ka ir tāda UNESCO radošo pilsētu tāds tīklojums, un ka mums ir visas izredzes startēt tur kā literatūras pilsētai. Tātad tikai tad mēs literāti uzzinājām par šādu tīklojumu un sākām par to domāt, bet ceļš nebija tik viegls. Jāsaka, paldies ir administratīvu teritoriālajai reformai. Jo, kamēr mēs bijām tikai tukuma novads, tas sasaukums, tie deputāti, tā kultūras komisija tā kā mēģināja apstādināt mūs šai ceļā. Bet šis sasaukums teica, jā, ejiet. Bija tāda prezentācija, kad šai pašā zālē es deputātiem nodemonstrēju prezentāciju par to, kāpēc tukums, un ko mēs no tā iegūsim un kāds būs tukuma un pašvaldības ieguldījums. Un es atceros, ka šīs prezentācijas pēdējais slaids bija Tukums ir UNESCO literatūras pilsēta. Jo es šim projektam esmu ticējusi visu laiku, nevienu brīdi neesmu pārstājusi ticēt, ka mēs vispār domāt, ka mēs varētu arī nebūt, un tikai tā man šķiet ir vispār jāiet uz projektiem.
Un tad kad deputāti bija devuši zaļo gaismu, pagājušā gada februārī mēs ar kolēģiem, ar Silviju Uškāni, kas ir attīstības nodaļas speciāliste, un Laimu Bautru, kas ir kultūras nodaļas vadītājas vietniece, devāmies uz Viļņu pie kolēģiem, jo Viļņa 21. gadā ieguva šo statusu. Pieredzes apmaiņā, lai uzzinātu, kam vajadzētu pievērst uzmanību, kā vajadzētu rakstīt nenormāli apjomīgo projektu, kādu savu mūžu vēl neviena varbūt no mums nebija rakstījusi. Un šis brauciens ārkārtīgi palīdzēja, pirmkārt tāpēc, ka tas deva pārliecību, ka jā, mēs tur būsim. Tas deva pārliecību, jo Viļņas kolēģis sarunās, kad mēs stāstījām, kas mums ir, kāda ir mūsu bagāža, un tā viņas saskatīja, kas ir mūsu stiprās puses. Viņas teica, jums ir jāatrod savs īpašais, jo tur būs 50 pilsētu pieteikušās uz literatūru. Kas ir jūsu īpašais? Un tieši viņas saskatīja, kas ir tas mūsu īpašais pēc mūsu stāstiem. Uz to mēs arī spiedām. Vēl viņas teica, ko viņas tur vēl Laimiņa teica? Viņas teica, rakstiet visu, kas jums ienāk prātā, īsināsiet pēc tam. Un, var cikot, pēc tam mēs atbraucām mājās ļoti iedvesmotas un ķērāmies klāt, bet vienalga projekta rakstīšana, ja mēs domājam tādā laika termiņā, aizņēma vismaz 2 mēnešus 24/7 režīmā komandai, visai komandai. Nu, un tai projektā mēs atkal jautāju, kāpēc Tukums, mēs pilnīgi neko nepārspīlējām. Neko neizdomājām klāt. Mēs rakstījām tikai tās lietas, kas reāli ir, kas reāli darbojas. Mums bija tikai viens punkts, kuru mēs neaizpildījām, un anketa atļāva neaizpildīt punktus, kuros nav ko teikt. Un mums nebija ko teikt tikai punktā, ar kādām tīklojumu pilsētām Tukums sadarbojas. Bet tas ir loģiski, mums nebija teikt, ko šajā punktā. Nu, tā ir sanācis, ka mēs tas Bruņurupucis ir pārspēdzis ļoti daudzus, un man ārkārtīgi patīk šodien rakstnieks Guntis Tālers, tukumnieks, kurš ir arī žurnālists, ir uzrakstījis redakcijas slēju vietējā avīzē Neatkarīgās Tukuma ziņas, un viņš raksta, viņš nosauc pilsētas Lviva, Odesa, Notinghema, Edinburga un Manchestra, Krakova, Vroclava, Prāga, Dublina, Barcelona, Granāda, Kvebeka, Sietla, Melnburna, Reikjavīka, Hedelberga, Viļņa, Tartu un Tukums. 39 pilsētas, literatūras pilsētas šobrīd ir tīklojumā. Viņš raksta, gandrīz kā pasaules hokeja čempionātā pēc iemestiem uzvaras vārtiem gribas saukt, jā, malači, mēs to izdarījām. Jo savā ziņā šis patiešām bija pasaules čempionāts, tikai nevis hokejā, futbolā vai kādā citā spēka disciplīnā, bet literatūrā. Un Tukums tagad ir viena no visai nelielā, mazāk nekā 40 pilsētu saraksta, kas ieguvusi UNESCO literatūras pilsētas titulu radošo pilsētu tīklā. Tagad mēs cienīgi stāvam plecu pie pleca ar pasaules literatūras citadelēm. Tur nav ne Parīzes, ne Londonas, ne Ņujorkas, bet ir Tukums, vai gan nav labs iemesls, lai izkārtu karogus pie saviem namiem. Paldies! Nu, tas viss. Jā, Laurei, kas ir sakāms? Es savukārt papildus tam, ko jau teica iepriekšējā runātāja, gribētu uzsvērt, ka iesaistīšanās UNESCO radošo pilsētu tīklā noteikti būs milzīgs grūdienis arī visa novada kultūras nozarei kopumā, un nav stāsts tikai par literatūru. Tas ir patiesībā milzīgs grūdienis visai kultūrai kā tādai, un arī jomām, kas nav saistītas ar kultūru, jo arī šī projekta tapšanas laikā ir iesaistījušās ļoti daudz dažādas nozares, institūcijas, organizācijas, kas ir palīdzējušas, un kā jau minēja kultūras ministrijas pārstāvis, literatūra jau patiesībā ir caurstrāvo pilnīgi visas šīs jomas un nozares Latvijā, un manuprāt, šī starptautiskā atzinība, kas ir novērtējusi to mūsu ieguldījumu, paveikt to un to milzīgo darbu, kas, kā jau minēja Guna, 400 gadu laikā ir strāvojuši šeit no Tukuma. Šī starptautiskā atzinība, es ceru, ka būs milzīgs lepnums un grūdienis Tukuma kultūras dzīvei visa novada mērogā. Un es gribētu arī teikt, ka šis ir arī tāds kā aicinājums negulēt tomēr uz tiem lauriem, kas mums ir tapuši līdz šim, bet radošā pilsētu tīkls
ir tieši tam domāts, lai mēs turpinātu augt, attīstīties, meklēt jaunas sadarbības iespējas, jaunas iedvesmas un nebaidīties izvirzīt jaunus, ambiciozus mērķus, jo mums ir ko rādīt, mums ir ko radīt, un mēs to spējam pasaules mērogā. Es tādā tuvākā nākotnē no nodaļas puses, tātad kultūras nodaļai pašvaldībā turpmāk būs jākoordinē šis darba process, jāveido komunikācija gan novadu līmenī, gan ar izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, muzejiem un bibliotēkām, un vēl var turpināt, bet arī tad uzņemsies šo lomu, protams, ar sabiedrisko attiecību palīdzību, veidot šo komunikāciju ar ārpus Latvijas robežām, tātad starptautiskā līmenī. Un man gribās teikt, ka šī būs iespēja mums novadā stiprināt tieši ne tikai literatūru, bet vispār kultūras nozari, tādā vienotā veselumā izglītība, kultūra, kas ietver bibliotekas, muzejus, nevalstiskās organizācijas, stiprināt šeit vietēji, stiprināt vietējo sabiedrību, ar to izglītot un attīstīt. Mums ir ko dot, mums šeit ir cilvēki, kas strādā un darbojās, un veidot šo identitāti, ka mēs esam vērtīga vieta, vērtīga pilsēta, un dalīties ar to citiem. Pārdomājot šo tēmu, es atskatījos, ka patiesībā arī projekta rakstīšanas periodā mēs iesaistījām gan izglītības nozares pārstāvjus, gan bibliotekas pārstāvjus, gan nevalstisko organizāciju. Jau veidojot šo projektu, mums jau ir tātad cilvēki pretī, ar kuriem jau mēs darbojamies, kuri var izcelt svarīgāko, būtiskāko, kādu pienesumu viņi jau līdz šim ir devuši un kāda varbūt tā vīzija nākotnē ir sadarboties. Tā kā iestrādnes ir, mūsu uzdevums ir stiprināt, komunicēt un tālāk dot un dalīties arī pasaulē ar to, kas mums ir šeit novadā. Paldies! Varbūt ir kādi jautājumi? Man laikam būtu jautājums. UNESCO pārstāvēji? Jā. Man jārunās. Lientrēd neatkarīgās tukuma ziņas. UNESCO pārstāvēja jautājums, un par to varbūt varētu sīkāk mazliet pastāstīt, ar ko tukums pārliecināja, ņemot vairāk, ka bija pašvaldības, kuras tomēr tad mēģinājuši, bet nesanāca. Man ir jāliecina par to, ka ne jau Nacionālā komisija ir tā, kas lemj par to, vai tukums būs vai nebūs šī radošā pilsēta. Tādēļ ir starptautiskā komisija, un tas ir starptautiskās komisijas lēmums. Tas ir pirmais, par ko ir noteikti, par ko ir noteikti jābūt skaidrībā. Līdz ar to mums arī kad mums paziņo šīs starptautiskās komisijas lēmumu, tur netiek rakstīts, kas tieši bija tas, ar ko tukums pārliecināja. Bet ņemot vērā to, ko arī teica Guna, ka tika atmests viss liekais un atstāts tas, ka patieši ir spēcīgs. Un es teiktu, ka tās spēcīgās līnijas, kādēļ mēs arī kā Nacionālā komisija stiprinājām tukumu pārliecībā, ka jā, tukums var, bija viens redzēt tik tiešām šo savu nosaukto sakņu un tās savas izredzētības spēku, jā, tas ir ļoti labi, un turklāt tur ir jāņem vērā, ka nemateriālais ir dzīvais mantojums, un šeit mēs gan redzam gan Lerki Puškaitu, gan Baronu tēvu demumu, gan šīs līnijas, kas ir UNESCO tāds arī spēka plecs, bet otrs, kas ir ļoti, ļoti būtiski, bija tas, ka tukums spēja uz sevi pastīties tiešām ar tādu diezgan precīzu skatienu, kas tad ir tie izaicinājumi, ar ko šī atrašanās tīklā, kas varētu palīdzēt. Un viens no tādiem ir, protams, šī diezgan tuvā atrašanās Rīgai. Un tas, ka šajā brīdī šī literatūras pilsētas status var stiprināt arī tukumu pārliecībā, ka tukums ir lieliska vieta, kur dzīvot, stiprināt šo piederības sajūtu, stiprināt to, kad jaunieši
Un ne tikai jaunieši neskrien prom no tukuma un atgriežas te tikai pārgulēt, bet gan atrodas sev darba vietas, un tik tiešām šī literatūra ir kā tāds vienojošs faktors. Tas, manuprāt, bija ārkārtīgi būtiski, un otra lieta būtiskā bija tik tiešām šī te pieminētā doma par sirdu uz peronu, proti, kā mēs spējam caur literatūru runāt arī par vērtības sistēmu, par lietām, kas šobrīd arī pie visnotaļ ļoti, nedrošiem apstākļiem tomēr dod cilvēkiem kaut kādu drošību un pārliecību. Tās teiksim, bija tās divas, es domāju, ļoti labās lietas, ka tukums ne tikai mācēja lielīties ar savu smukumu, bet mācīja arī ieraudzīt, ko viņi gatavi dot šim tīklojumam un ko tīklojums varētu dot viņiem. Tas tā kā būtu skaidrs, bet, kā jau es minēju iepriekš, mums neviens neraksta dosjē, kas tieši nostrādāja attiecībā uz komisijas locekļiem, bet es varu izdarīt minējumus. Jā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Papildinājumam tas jautājums jūs minējat, ka tas nav tikai gods, un tā nav tikai tā odziņa, bet tas ir arī pienākums. Varbūt mazliet tajā ieskatoties. Es teiktu, ka tas nav tā, kā mēs tagad nosvinam, izšaujam šampānietu un jūtamies lepni un laimīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pavisam drīz jau tukums tiks aicināts uz lielo konferenci, kur pulcējās šīs radošās pilsētas. Un, protams, arī šajā konferencē būs aicināts dalīties ar savu pieredzi un iniciatīvām, kas jau tika pieminēts. Man ir ļoti liels prieks arī sadzirdēt arī šo te plašo, par ko tukums ir atbildīgs, lai šīs te nosauktās nozares, kuras jau piedalījās pie pieteikuma tapšanas, netiktu arī aizmirstas un novērtā atstātas, jo īpaši izglītība, jo īpaši ekonomika, jo īpaši vide, to visu likt kopā, kas ir vēl būtiski arī ieraudzīt un pamanīt nevalstiskās organizācijas. Tā ir vēl viens aicinājums, kas ir no šīm pilsētām, kas ir atbildība un, protams, pilsētas, tā teikt, vadības rokās, kādēļ ir ļoti spēcīgs arī šis gunas vēstījums par pašvaldības atbalstu, gādāt, lai šis literatūras vai kultūras komponents ir klāt pie pilsētas no novada attīstības plāna, lai tas nepazūd no tā. Un tad ir tā tehniski runājot, tik pēc 4 gadiem nāks ar lineālu un nomērīs jau. Bet līdz pēc 4 gadiem ir jāsniedz ziņojums par to, kā tad tukumam ir gājis. Es ceru, ka pēc 4 gadiem parēķinām, kad tas būs. Mēs satiksimies un jau varēsim arī tajā ailītē, kas bija tā tukšā ailīte, un es teiktu, es gunas vietā, protams, būtu pateikusi, ka man ir sadarbība ar viņu, jau galā, ko te jūs tur darījāt, vai te jūs nesadarbojāties. Man liekas, ka mēs te noīsinājām, tur bija tas zīmju skaits. Bet jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, kad nāk pēc tiem 4 gadiem tajā ailītē būs, un es to ļoti novēlu, tukumam būs ļoti daudz ko ierakstīt. Paldies. Tā. Ja jautājumu droši nav, tad es gribētu teikt Ronalda Datu vārdiem mosties celies strādā.